Bet sākumā tomēr atzīstamies tādī, ka nevienmēr esam bijuši uzticīgi tam aicinājumam, ko saņēmām, varbūt arī nevienmēr esam pavērojuši tās dāvanas, ko Dievs mums ir uzticējis. Tagad aicinām visus piecelties un arī atjaunot šo apņēmību. Es jautāju katru no jums, vai tu atsakies no ļaunā gara, visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes radītājam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristu, viņa vienīgajam dēlam, mūsu kungam, kurš ir piedzimis no jaunavas Marijas, cietis un atmetīts, augšām cēlies no miroņiem un sēž pie Tēva labās rokas? Kas šiem saviem kalpiem esi licis no jauna iepūt no ūdens un svētā gara, atbrīvotams tos no grēka. Sūti, kungs, viņiem svēto garu iepriecinātāju, dod viņiem gudrības un saprāta garu, padomu un stipruma garu, zinības un dievbijības garu, pildi viņus ar tavas bijāšanās garu, caur Jēzu Kristu mūsu